Mēs iespējams tikko pieredzējām Trešā pasaules kara pirmos šāvienus. Es zinu, ka tas varētu izklausīties pēc pārspīlējuma. Es drīzāk derētu, ka nē. Un atceries, Trešais pasaules karš nenozīmē obligāti kodola apokalipsi. Tomēr, atkarībā no tā, kā lietas attīstīsies tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā, ir pamats domāt, ka vēsturnieki varētu uzskatīt šo pagājušo nedēļas nogali par sākumu. Es runāju par Ukrainas triecienu gar Kaspijas jūru. No pirmā acu uzmetiena šķita, ka tālā darbības rādījusa uzbrukums bija vērsts pret Irānas ieročiem, kas tika sūtīti uz Krieviju. Taču tagad Irāna apgalvo, ka triecieni bija vērsti pret Irānas Islāma Republiku, un pat kravas nosūtīšanas virziens nav skaidrs. Tātad šodien ļaujiet man jūs iepazīstināt ar pašreizējo pasauli, kas atrodas karā. Pēc tam mēģināsim noskaidrot strīdīgos faktus par triecienu. Pirms mēģināsim saprast, ko Krievija centās iegūt no Irānas, kas to visu aizsāka, un pēc tam pievērsīsimies tam, kā Ukraina varētu mēģināt izmantot šo situāciju savā labā, lai izdarītu spiedienu uz Amerikas Savienotajām valstīm, kas galu galā mūs noved pie tā, kas šobrīd notiek Irānā. Urā, pasaulē karā! Bet vispirms ļaujiet man atgriezties mazliet atpakaļ. Patiesi, šodien pasaule neapšaubāmi ir karā. Tas, kas atšķir šo sarežģīto tīklu no īsta pasaules kara, ir viens dalībnieks, kurš vienlaikus darbojas divos frontēs, līdzīgi kā Amerikas Savienotās valstis žonglēja starp Eiropas un Klusā okeāna frontēm Otrā pasaules kara laikā. Savukārt pēdējos 5 mēnešos mēs esam redzējuši divus atšķirīgus konfliktus, kurus vieno tikai materiāls atbalsts. Ukraina cīnās pret Krieviju ar Eiropas valstu palīdzību, kā arī ar nelielu atbalstu, īpaši izlūkošanas jomā no Amerikas Savienotajām valstīm, pat Trumpa administrācijas laikā. Un Krievija cīnās pret Ukrainu ar atbalstu, cita starpā, no Irānas. Tikmēr Izraela un Amerikas Savienotās valstis cīnās pret Irānu ar ierobežotu Eiropas atbalstu, un Ukraina palīdz arābu partneriem aizsargāties pret Irānas droniem. Irāna atkal saņem atbalstu no Krievijas, īpaši izlūkošanas informācijas apmaiņas jomā. Ievērojami ir tas, ka mums vēl nav bijis tādu lietu kā Krievijas karavīri Irānas teritorijā, kas nodrošinātu aktīvu pretgaisa aizsardzību, vai ASV iznīcinātāji, kas patrulē debesis virs Ukrainas. Tas mūs aizved līdz pagājušajai nedēļas nogalei, kad Ukrainas droni veica vairāk nekā 1000 km garu ceļu, lai trāpītu mērķiem Kaspijas jūrā. Es tūlīt apskatīšu šī incidenta strīdīgās detaļas. Pašlaik es vēlos koncentrēties uz Kīivas skatījumu uz šiem triecieniem, jo tas saistās ar šo diskusiju par Trešo pasaules karu. Pirms vairākiem gadiem Irāna nodeva Krievijai paraugu Shahed dronu ražošanai, un kopš tā laika tie ir gāzuši ugunē pār Ukrainas pilsētām. Zelenskis tagad pasniedz Irānas lomu šajos uzbrukumos, tā it kā Irāna patiesībā būtu uzbrukusi Ukrainai. Tādējādi tas, kas notika nedēļas nogalē, bija Ukrainas atbilde, uzbrukot Irānai. Lai būtu skaidrs, mēs joprojām runājam par ieroču piegādes gadījumiem. Tomēr jūs varat iedomāties, kā savstarpēji trieciena sērija varētu pāraugt kaut ko lielāku, kas nākotnes vēsturnieku skatījumā varētu novest pie tā, ka pagājušā nedēļas nogale tiek atzīmēta kā Trešā pasaules kara sākums. Bet mums visiem nāksies pagaidīt, lai redzētu, vai būs ilgstoši uzbrukumi. Lai mēs koncentrētos uz pašreizējo situāciju, ļaujiet man pāriet pie Ukrainas triecienu apspriešanas pret ar Irānu saistītiem mērķiem, kā arī citiem acīm redzami Krievijas mērķiem Kaspijas jūrā. Ukraina apgalvo, ka tā ir trāpījusi 2 ar Krievijas karogu peldošiem kravas kuģiem. Irāna savukārt apgalvo, ka Ukraina uzbrukusi Irānas kuģim, nogalinot vienu Irānas jūrnieku un vismaz vēl vienu ievainojot. Irānas ārlietu ministrs apgalvo, ka tas ir daļa no daudz lielāka sazvērestības plāna, kurā iesaistīta Izraēla, un tāpēc šis trieciens nepaliks bez atbildes. Lai būtu skaidrs, šī nav pirmā reize, kad Ukraina ir uzbrukusi šķiet Irānas ieroču sūtījumiem uz Krieviju Kaspijas jūrā. Visuzskatāmākais piemērs tam notika pagājušā gada augustā. Tomēr toreiz Irāna nesacēla gandrīz tikpat lielu jēzgu. Ir grūti būt pārliecinātam, kas šodien ir citādi, izņemot iespējams vienu Irānas bojāgājušo. Starp citu, ja jūs kādreiz esat domājuši, kāpēc rietumvalstis piegādā palīdzību Ukrainai uz Poliju un prasa Ukrainas kravas automašīnām šķērsot robežu, lai visu savāktu un nogādātu Ukrainā, tad lūk kāpēc. Jebkurā gadījumā turpinās savstarpēji pretrunīgie apgalvojumi, Irānai apgalvojot, ka mērķis bija komerciāls, bet Ukraina paziņo, ka tā uzbrukusi kuģiem, kas pārvadā militāros komponentus. Interesanti ir tas, ka abi apraksti var vienlaikus būt patiesi. Viņi varētu aprakstīt atsevišķus kuģus.
Vai arī viņi stāsta vienu un to pašu stāstu par vienu un to pašu kuģi vai kuģu pāri. Kuģa karogs bieži vien slikti atbilst valstī, kas patiesībā stāv aiz tā. Turklāt kravas kuģis varēja pārvadāt gan civilās preces, gan militāros komponentus. Diez vai nejaušas sakritības dēļ Ukraina iepriekšējā nedēļā uzbruka Wildberries izplatīšanas centriem Krievijas teritorijā. Neliela daļa no Wildberries biznesa patiešām ir divējāda lietojuma militārajām vajadzībām. Uzņēmums ir centies aizpildīt tukšumu, ko rada Krievijas armijas nepietiekamais karavīru aprīkojums, tāpēc parastie krievi pasūta ekipējumu no Wildberries, vai nu sev, vai draugiem un ģimenes locekļiem, kuri ir nosūtīti uz Ukrainu. Ikvienam, kuram rūp kara likumi, šī situācija ir ļoti apšaubāma. Tomēr ir zīmīgi, ka mēs neesam redzējuši nevienu rietumu līderi, kurš saceltu troksni par uzbrukumiem Wildberries. Atgriežoties pie Kaspijas, Ukrainai iespējams bija izlūka informācija, kas liecināja, ka civilais kravas kuģis vienlaikus kalpo arī kā militāro kravu piegādātājs. Tāpēc tika pieņemts lēmums novērst iespējamos zaudējumus. Es šaubos, vai Eiropa šeit pat pamiekšķinās aci, ja viss pagājušajā nedēļā bija kārtībā. Ir vērts padziļināt izpētīt, ko Irāna iespējams vēl ar vien dara, lai palīdzētu Krievijai. Pēc Ukrainas vēstnieka Izraēlā teiktā, attiecīgais kuģis pārvadāja dronu un raķešu komponentes. Šāda ziņa nebūtu bijis pārsteidzoši dzirdēt pirms 3 gadiem. 10 gadiem ilgu ekonomisko sankciju dēļ Irāna kļuva par ekspertu ieroču komponentu iegādē, kad rietumu pasaule cenšas to nepieļaut. Savukārt, kad Krievija iebruka Ukrainā un Maskava kļuva par līdzīgu ierobežojumu mērķi, Kremlim nācās vērsties pēc palīdzības pie Teherānas. Taču tuvojoties 4,5 gadiem kara, acīm redzot Krievijai joprojām jāpaļaujas uz Irānu, pat ja pašai Irānai mājās ir daudz problēmu. Lai vēl vairāk sarežģītu situāciju, Krievija ir iegūsi licenci Shahed droniem un tos ražo savā valstī. Jūs varētu domāt, ka Krievijai tādēļ vairs nebūtu nepieciešama nekāda papildu palīdzība. Tomēr jūs varat atcerēties, ka Irānas kara sākumā es minēju, ka Krievijai bija jāuztraucas par Irānas piegādes ķēdi. Ieroču licencēšanas līgumī parasti ietver honorārus par katru vienību, un tas rada skaidru ticamas apņemšanās problēmu. Kad es zinu, kā ražot šo ieroci, es varētu to vienkārši darīt pats un nemaksāt jums. Ņemot vērā, ka mēs runājam par Krieviju, jūs varat saprast, kāpēc Irāna būtu piesardzīga un censtos apiet šo saistību problēmu. Vienkāršākais risinājums ir nodot lielāko daļu ieroču sistēmas rasējumu, bet paturēt dažas būtiskas sastāvdaļas. Tas ļauj Krievijai palielināt kopējo ražošanu, bet garantē, ka jums saglabājas ietekme. Ja honorāri tiek pārtraukti, tad tiek pārtrauktas arī jūsu būtisko sastāvdaļu piegādes. Ir arī iespējams, ka Krievija vienkārši nav īpaši prasmīga dažu šahedu detaļu ražošanā, tāpēc šīs ražošanas daļas joprojām uztic Irānai. Jūs varat arī atcerēties, ka nesen apspriedām līdzīgus risinājumus, kad Amerikas Savienotās valstis piekrita licencēt Patriot sistēmas Ukrainai. Viena lieta, ko šeit jāizceļ, tas pats vēstnieks teica, ka kuģi devās no Krievijas uz Irānu. Man ir aizdoms, ka tā varētu būt viņa kļūda, un mēdīju ziņojumi, kas uz viņa neatsaucas, parasti norāda, ka plūsma notiek pretējā virzienā. Būtu patiešām ļoti interesanti, ja Ukraina pēkšņi uzskatītu, ka tai vajadzētu spridzināt ieročus, kas paredzēti Irānai. Tas padarītu Ukrainu par tiešu uzbrukošo pusi Irānas karā. Tas ļoti iespējams tā arī ir, un es esmu pārliecināts, ka Trumps būtu sajūsmā, ja tas būtu patiesi. Un varbūt tas ir daļa no apusēja darījuma, kurā iesaistīti Patriot raķešu kompleksi. Jo, protams, Amerikas Savienotās valstis noteikti nevēlētos tieši iesaistīties Krievijas mērķu bombardēšanā. Bet es domāju, ka mums vajadzētu nogaidīt, līdz mēs saņemam konkrētu apstiprinājumu no kāda augstāk stāvoša cilvēka. Tas lieliski pāriet uz mūsu nākamo tēmu, proti, kāda varētu būt Ukrainas plašākā stratēģija šajā situācijā. Rīt Zelenskis dosies uz Vašingtonu, kur šķietami piedalīsies senatora Lindseja Grehema piemiņas dievkalpojumā. Interesanti, ka tas notiks tieši 1 gadu un 5 mēnešus pēc bēdīgi slavenā skandāla ovālajā kabinetā, kas kopš tā laika ir noteicis toni abu valstu attiecībām sabiedrības acīs. Praksē notiek arī samits starp 3 aktīvajiem šīs puses karadarbības dalībniekiem arvien ciešāk savienotajos karos. Redziet, arī Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu būs tur. Vai tās būs 2 divpusējas tikšanās ar Trumpu, vai arī visi 3 tiksies grupas sarunā, vēl nav zināms.
Fokusējoties tikai uz Trumpa un Zeļenska attiecībām, ovālā kabineta skandāls rada neprecīzu priekšstatu par to, ko abi ir paveikuši kopš tā laika. Zelenskis norāda uz viņu sarunu divatā pāvesta bērēs kā uz pagrieziena punktu. Tagad vienmēr ir grūti saprast, ko Trumps domā, taču jāatzīmē, ka toreizējais Nacionālās drošības padomnieks Maiks Valts bija tas, kurš ieteica atcelt pārējo dienas kārtību pēc ovālā kabineta skandāla. Trumps bija gatavs turpināt, cenšoties nodrošināt biznesa darījumu, kuru visa samita mērķis bija pabeigt. Nesenāk, kā jau minēts, šī mēneša sākumā NATO samitā tika paziņots par Patriot sistēmu licencēšanu. Un mēs arī novērojam izmaiņas māga spārna kopējā nostājā attiecībā uz Ukrainu, ko spilgti ilustrē Lauras Lūmeras nesenais ceļojums uz šo valsti un šķietami pilnīga pāriešana Ukrainas atbalsta pusē. Lai gan daļa no tā var šķist kā iedvesmojošs stāsts, tam ir arī praktisks motīvs. Ukraina pēdējo 5 mēnešu laikā ir mainījusi situāciju kaujas laukā, un tāpēc skeptiķi arvien vairāk uzskata Ukrainu par labu ieguldījumu. Zelenskijs iespējams izmanto šo iespēju, iesaistoties Irānas kampaņā, lai parādītu Savienotajām valstīm, kā Ukraina var dot ieguldījumu arī ārpus drona notriekšanas arābu sabiedrotajiem. Un tas mūs noved pie pašreizējās ASV situācijas ar Irānu. Lai ļoti vienkāršotu lietas, mums ir bijis jūras pamiera periods, kas patiesībā nekad nebija īsts pamiers, kam sekoja kara atsākšanās, lai gan karš patiesībā nekad nebija apstājies. Un tieši šobrīd šķiet, ka esam vēl vienā pauzē, kas, ja sarunas būs tikpat neproduktīvas, visticamāk ne pie kā nenovedīs. Pat neskatoties uz to, ka nesen tika palaistas jaunas raķetes un droni, lielākā daļa konflikta joprojām ir abu pušu blokādes gar Hormuza šaurumu. ASV pusē viens no iemesliem, kas varētu motivēt pašreizējo pamieru, ir Pentagona atkārtotie lūgumi vēl vairāk neizsmelt ASV raķešu krājumus. Atkal, ja ļaujamies spekulācijām, Zeļenskis varētu mēģināt pozicionēt Ukrainu kā ieroču piegāžu kanālu Savienotajām valstīm. Kidživa var palielināt savu dronu ražošanu daudz ātrāk nekā Savienotās valstis pašlaik spēj. Galvenais šķērslis, kas stāv Ukrainas ceļā, ir nauda. Ja Zeļenskis spētu nodrošināt nākotnes investīciju līdzekļus no Savienotajām valstīm, tad Ukraina varētu palielināt savas ražošanas līnijas un atmaksāt Savienotajām valstīm ar tālās darbības dronu uzbrukumiem, vai nu tos tieši palaižot, vai arī nododot kontroli Savienotajām valstīm. Savukārt Irānai nav labu iespēju iedzīt ķīli šajās attiecībās. Irāna jau ir reaģējusi uz Ukrainas uzbrukumu, draudot ar atriebību. Ukraina nav atkarīga no kravām, kas tiek pārvadātas caur Hormūza šaurumu, un Ukraina visticamāk arī atrodas pārāk tālu no Irānas, lai Irāna varētu efektīvi atriepties ar gaisa spēkiem. Tas atstāja palielinātu palīdzību Krievijai kā vienīgo atlikušos iespēju. Tagad es esmu pārliecināts, ka Irāna varētu atrast, ko šeit darīt, lai gan ir grūti saskatīt, kā tam varētu būt būtiska ietekme. Tas ir vēl viens no tiem gadījumiem, kad valsts saka, ka tā darīs vairāk reaģējot uz uzbrukumu, bet tad rodas jautājums, kāpēc jau iepriekš netika darīts vairāk. Kara plasītās pasaules juceklis turpinās. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Ukraina ir uzbrukusi vismaz kaut kam ar Irānu saistītām Kaspijas jūrā. Ja situācija vēl vairāk sāsināsies, ir ticami notikušo nedēļas nogalē raksturot kā pirmos 3. pasaules kara šāvienus. Papildus tiešajam rezultātam, Krievijas apgādes ķēžu loģistikas traucēšanai, Ukraina iespējams cenšas stiprināt ASV atbalstu sev. Mums visticamāk būs jāatgriežās pie šī jautājuma rīt, kad uzzināsim Vašingtonas samita iznākumu. Līdz tam mēs neko nevaram darīt lietas labā. Tikmēr, ja esat palaidis garām visu, ko esmu darījis savā 2. kanālā, ir daudz interesanti jautājumu, uz kuriem varu atbildēt Geopolitics Helpline. Daži pat saka, ka mans 2. kanāls tagad ir kļuvis par galveno kanālu. Jūs varat to apskatīt, noklikšķinot šeit. Un ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties ar to un abonējiet. Un tiekamies rīt. Varbūt šeit, varbūt 2. kanālā. Kas tu lai zina? Rūpējies par sevi.